Bet, ja tomēr tagad mūs sadzird, un ir jau 15, 17 gadi, bet tāds nokavēts nav, būs citas noteikti metodas, bet mēs varam sākt kaut vai arī pieaugušu vecumā. Noteikti, jā. Tā kā, ja mēs runājam par ortodontiju un vecumu ierobežošanu, kā es vienmēr pacientiem saku, ja ir zobi, ir kauls un ir vēlme, tad mēs visu, ko varam izdarīt. Ja? Tā kā noteikti arī, ja ir nokavēts vai nav būts pie ortodonta, ja, un jau ir pāri šiem 14, 15 gadiem, ja, tā nebūtu arī nav problēma. Protams, ka arī var atnākt un arī var risināt esošās problēmas. Protams, tie risinājumi tālāk dakteris novērtē, kā būtu jāizdara, lai tas būtu maksimāli funkcionāli, stabili un estētiski, jā, bet tie risinājumi ir. Kā šajā ziņā tas vecuma ierobežojums, es domāju, ka nedarbojas. Jā, un jūs minējāt to estētiku, tad jāatcerās, ka tas sakodina problēma ne tik daudz kā estētika, bet tiešām veselības problēmas var atrisināt, un tas ir ieguldījums savā veselībā, ne tikai skaistā smaidā.